Uzņēmumam šī gada 1. jūlijā aprit jau 20 gadi. Savu darbību tas uzsācis ar skābekļa balonu tirdzniecību, kas pēc PSRS un tā laikā aizsāktās kvotu sistēmas sabrukšanas pavēra ļoti plašu tirgus segmentu. Uzņēmuma dibinātājs stāsta, ka šis ekonomiski nesakārtotais un nestabilais brīdis Latvijas vēsturē deva lielisku iespēju ielausties lauciņā, kurā bija radies milzu pieprasījums apvienojumā ar lielu pieredzes un kontaktu daudzumu šajā jomā. Jau labu laiku uzņēmums nepiedāvā vairs tikai skābekļa balonus, bet arī daudz un dažādas medicīnā, pārtikā un saimniecībā izmantojamas gāzes, augu mēslojums un kaitēkļu apkarošanas līdzekļus. Ņemot vērā esošo izaugsmes stadiju, uzņēmums drīzumā plāno izplasties arī citos novados, kuros radusies vajadzība pēc augstas klases gāzes apgādniecības, kā arī izveidot vairākas jaunas noliktavas, kurās uzglabāt gan šīs gāzes, gan pārējos uzņēmuma piedāvātos produktus. Kā vienu no saviem spilgtākajiem sasniegumiem, uzņēmums min visu nepieciešamo materiālu un izēvielu sagatavošanu Jelgavā, bāzētā Sijā Fortum Latvija katlu mājas celtniecībā. Papildus tam uzņēmums lepojas ar savu individuālo pieeju un pretīmnākošo attieksmi katram klientam, kas tiek pausta individuālu un elastīgu nosacījumu piemērošanā, kā arī sniedzot klientiem loģistiska rakstura palīdzību, ņemot vērā gāzes balonu tilpumu un svaru. Šis ir uzņēmums, kurš nebaidās no šķēršļiem vai pārbaudījumiem un vienmēr cenšas rast visizdevīgāko risinājumu, kas atbilstu gan klientu prasībām, gan uzņēmuma iespējām. Viena no lielākajām veiksmes sastāvdaļām ļoti daudz mācījos no sava vectēva, kas arī palīdz to visu, sakoordinēt un sadarīt. Un līdz ar to, kā saka, pieredze ir krietni lielāka nekā pašam gadu līdz ar to.